Protams, ka mēs nekonkurēsim tagad ar Mārupi, nekonkurēsim droši vien ar Ādažiem, ar Babīti, kur ir šie straujākie pieaugumi. Man liekas, ka Stopiņi arī ir. Pierīgas pašvaldības ir. Tā ir normāla lielpilsētu parādība, jo, paskatoties tādā vēsturiskā posmā, kopš atjaunotā republika, protams, kad var tur visādi var šobrīd spriedelēt par vienu, otru, trešo pusi, bet liela daļa cilvēku, kas bija iesprostot šo lielpilsētu krātiņā, viņi gribēja iziet uz laukiem. Viņi izgāja. Un arī Sējā, bet Sējā nekad tāda masveida celtniecība nebija. Šeit ir padalīti zemes gabali, protams, ir. Mums ir vairāk tendence uz to, ka mums tomēr vēl izteiktāk laukos, nevis tā kā tajā blīvajā ciematiņā, ja, kad vēl joprojām ir tā tendence, ka pērk to hektāru zemi vai pushektāru saucamo, ja, vai pat līdz 2, vai lauku sētu, un tā ir tā tiešām, lai nav pie tā loga otrs kaimiņš un tādas mājas. Pēdējā 10 gadē es tieši, ka ir diezgan daudz radušās, pilnīgi no jauna. Viņas ir tiešām kā lauka viensētas. Protams, tie ir jauni cilvēki, ja viņiem tur arī ģimenes locekļi, tad ir arī bērni. Jaunajiem tepatās Murjāņi, tā Gaujmala, kas no Ainaviski ļoti skaisti, tur ir padaudz mājas uzceltas. Protams, kas rada atkal jaunu pienākumu pašvaldībai. Šodien faktiski jāsāk domāt, tas tāds 5 km loks, kas faktiski tuvākā izēja šeit uz ciematu ir apmēram 2 km, bet kur jāsāk jau domāt par to ir, ka mums ir atkal šie bērniņi jāved. Pagaidām viņi iznāca uz kaut kādiem galveniem ceļiem, bet, ja viņi nāk 1. klasītē, tad, protams, mums ir jādomā par to, kā viņi atvest uz šo skolu, ko, protams, mēs arī darām. Risinājums meklējam dažādus.